Jā, slavu Jēzum. Mēs redzam to, ka Dievs vēlas darboties. Dievam ir plāni. Pirms kāda laiciņa bija kādi vārdi, kas lūkšanu laikā atkārtojās manā sirdī, redzot to visu, ko Dievs dara. Un, ziniet, ir labi ar kādu lietu. Ir labi ar kādu lietu, kas rakstīta vēstulē Efeziešiem, ko, protams, raksta apostolis Pāvils. Es atceros, es šo rakstu vietu sludināju pirms kādiem gadiem, 6 varētu būt, un arī vēl nebiju sapratis kādas lietas, bet slava Jēzum, ka šo gadu laikā ir nākušas vēl atklāsmes. Un šī rakstu vieta ir par to, ka Pāvils aizlūdza, viņš lūdza, lai draudze, lai Dievs, lai Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Ja vēstule Efeziešiem 1:17. Lai mēs vēl labāk saprastu Dievu. Un 18. pantā apgaismotas gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un, 19. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Un es gribu parādīt caur vienu piemēru, ka Dievs var atvērt mūsu gara acis. Es gribu minēt tādu konkrētu piemēru, lai tas ir tāds kaut kas ļoti skaidrs par šīm atvērtajām gara acīm. Šajā laikā, kad es uzņēmos palīdzēt, es tā arī teikšu Rahulam un viņa kalpošanai, šai atbrīvošanas kalpošanai. Pirms tam es neredzēju kādas lietas, bet tā uzņemoties vienkārši palīdzēt tulkot šo kalpošanu, es arī pats ļoti daudz ko sapratu. Un es gribu dalīties ar kādu rakstu vietu. Mēs redzam šo te konkrēto vienu lietu, vienu domu par lūkšanām, un tieši tāds kaut kas konkrēts. Es esmu lasījis iepriekš dzīvē šo vietu neskaitāmas reizes. Apostuļu darbi 16. nodaļa. Es gribu, lai tas ir konkrēts tās piemērs. Ja? 16. nodaļa, 25. pants, kur Pāvils un Sīla, viņi ir ieslodzīti cietumā par evaņģēliju sludināšanu. Ja? Un ir kāds centrālie vārdi šajā te piemērā, 25. pantā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu, dziedādami slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās. Tā, un šie vārdi, kad tas notika? Mēs redzam, ka tas notika ap pusnakti. Tas, kas man iepriekš, mēs skaisti varam lasīt, jā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla lūdza, jā, mēs tagad lūgsim, mēs tagad slavēsim. Un, ziniet, ir tik ļoti svarīgi ieklausīties, jo reizēm parunājot ar kādiem, var dzirdēt, piemēram, par šo te tēmu, ja? Tātad tā tēma konkrētā pusnakts lūkšanas, vai tādas vispār reāli ir vajadzīgas? Reizēm kristieši saka, Jēzus visu jau ir izdarījis. Viss ir paveikts. Amen. Kāpēc man jālūdz pusnaktī? Kāpēc man sevi jāizsmeļ lūdzot pusnaktī? Šī ir tāda lieta, es gribu šo izteikt, kā var atvērties kāda saprašana par rakstiem. Bet ir svarīgi cienīt vienam otru, ja? Ja kalpotājs saka, pusnakts lūkšanas ir īsta lieta, ir svarīgi ieklausīties.
Kāpēc tā? Mēs redzam Jēzus. Mums pat nav laika izstudēt visu. Jēzus lūdza naktī. Jēzus īstenībā, viņš lūdza nakts laikā. Viņš bija lūdzis visas nakts garumā. Jēzus lūdza pusnaktī. Jēzus lūdza rīta stundas šajā te laikā, kad varētu šo te nosaukt šī te rīta tā lūkšana sārdze, kā es to esmu iemācījies pēdējā laikā. Ja, un Jēzus īstenībā, viņš ļoti pamatīgi strādāja, un viņš lūdza pret dēmoniskajām varām un valdībām debesu, ja, neredzamajā gaisa sfērā, šajās otrajās debesīs. No kādiem tulkojumiem mēs redzam vārdu kosmos? Mēs redzam, ka ir šī sfēra, šīs te fiziskās debesis, atmosfēra, ja, kur ir teritoriālie demoniskie spēki. Viņi ir ļoti spēcīgi, un Jēzus reāli pret viņiem nostājās. Viņš lūdza naktī, pusnaktī, no rīta. Viņš reāli čakli strādāja. Wow, Jēzus mums ir atstājis tik varenu paraugu. Tāpēc ir tā ļoti tā svarīgi mums būt ar cieņu pret kalpotājiem, ja viņi kaut ko saka un dalās. Vienkārši pārbaudīsim caur rakstiem, jo reāli tas ir tik svarīgi. Un te nu mēs redzam, ap pusnakti es šos vārdus savā dzīvē, kopš pašiem sākumiem, kopš esmu glābts, vai 18 gados pirmo reizi izlasīju visu jauno derību, gatavojoties iesvētas mācībai, un, protams, neredzēju šādus vārdus. Ap pusnakti, wow, cik vareni, bet tā arī it kā neieraugot šo vienu konkrēto tēmu. Tās pusnakts lūkšanas, tāda tēma, ja? Un mēs redzam Pāvils un Sīla lūdza, un 26. pantā, kas notiek? Piepiši notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamati sakustējās. Tūdaļ atvērās durvis un visiem nokritā važas. Tas nebija, šī zemestrīce nebija sagadīšanās. Tas nebija tāpēc, ka tektoniskās plātnes tur sakustējās. Tā sanāca vienkārši. Klimata pārmaiņas. Nē, mēs redzam Dieva spēka darbu. Tāpēc, ka šajā pusnakts laikā 2 cilvēki sāka lūgt Dievu. Un mēs varam pienest Dievam to upuri. Un tas, amen, Jēzus ir paveicis visu. Protams, amen, bet tas, kas man iepriekš pašam bija kā apklāts, un es to neredzēju, tas man tagad ir ticis atklāts. Lai tas pavisam ļoti konkrētais piemērs, kā es tikko teicu. Piemēram, lūkšana naktī. Mēs varam pienest Dievam šo te upuri, un es varu liecināt no savas puses tam. Es tulkoju pusnakts lūkšanas iepriekšējā naktī tikko. Un slava Dievam, es nejūtos pārguris. Es varu šeit būt, es braucu pie stūres, es varu dalīties ar vārdu, un, jā, tu jau gulēji, tāpat kāds var teikt. Jā, es gulēju, protams, kādas stundas, bet saprotat, var just kaut ko īpašu, un tas nav tāpat viena, tu jau izgulējies kaut kādas 6 stundas, kas tur, jā, kas tur liels, bet zinat, var just gara klātbūtni. Tad, kad tu pienes upuri Dievam, tas nav tā, tu pagulēji vienkārši labi, malacis. Plātnes sakustās un ir zemestrīces, kā? Mums ir viegli pateikt un izskaidrot ar mūsu cilvēcisko prātu, bet Dieva spēku atcelt nevar. Un mēs varam paši piedzīvot, kāds spēks nāk, ja šajās lietās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Dievs vēlas kaut ko darīt mūsu nācijā. Es minēju tikko, kad sāku runāt, es saņēmu lūkšanā kādus vārdus, redzot to, ko Dievs pašlaik dara. Redzot to, kā Dievs reāli atvēra durvis, lai nāktu klajā Riga Revival televīzija, atmodas, interneta televīzija, jā. Es zinu savā garā, šī nav sagadīšanās.
Un es zinu, ka mūsu nācija, mūsu valsts Dievam ir atzīmēta. Dievs ir atzīmējis mūsu valsti, lai tā saņemtu atmodu. Es ticu patiešām. Un tas jau ir izskanēja pat šodien lūkšanās, tādas ticības lūkšanas. Un es nezināju, ko es saku caur šīm lūkšanām, bet es vienkārši to izteicu. Vairākas reizes mūsu ceturtdienu lūkšanu laikā. Dievs ir atzīmējis Latviju, ka tā ir atmodas vieta viņam. Un tad pēkšņi, piedaloties pusnakts lūkšanās, atkal minēšu šo konkrēto lūkšanu veidu, es redzu, cilvēki no tik daudzām vietām Latvijā pieslēdzas un lūdz naktī. Tik daudzas Latvijas pilsētas, ciemati un vietas. Ja, pēkšņi es redzu no Zasas pieslēdzas. Es varbūt zinu, kas pieslēdzās, ja, bet ļoti labi. Es redzu pēkšņi Rēzekne, Daugavpils, vietas, mazākas vietiņas, kurās es nekad Latvijā neesmu pat bijis pats. Tik vareni ap 20 Latvijas vietām, ciematiem un pilsētām pieslēdzas, lai lūgtu naktī. Es nezinu, es vienkārši skatos un es domāju, tas kaut ko nozīmē. Šī nav muļķīga sakritība. Tas nav vienkārši kāds cilvēks izdomāja no Indijas atbraukt un šeit kaut ko sarīkot. Nē, es zinu. Pat ja mācam šādas lietas, kaut vai par pusnakts lūkšanām, viena vienīga tēma. Es nerunāju par citām, sārdzēm, un tas ir tas, ko piemēram, šis kalpotājs Rahuls dalās un māca. Es tagad pieminu vienu tēmu. Kāpēc es par to dzirdu savā dzīvē pirmo reizi? Nezinu, bet tā ir sanācis. Ir svarīgi, lai mēs cienam viens otru. Ir ļoti svarīgi, piemēram, psalmos ir rakstīts 105. psalmā, 15. pantā. Ir ļoti svarīgi, lai ir tā cieņa, ka mēs nestājamies pretī. Es kaut kā netieku vaļā no šīm rakstu vietām. Es savā garā jūtu un es vēlos minēt. Tāpēc, ka Dievs vēlas kaut ko darīt. Un nenogalināsim Dieva kustību. Nenogalināsim Dieva gara darbību. Tas skan tik šausmīgi dramatiski, bet tā notiek. Tāpēc, ka atmodas gaisotni ir viegli noslāpēt. Kad sākas svētā gara darbība, un svētais gars dara to, ko viņš vēlas. Tik spilgts piemērs, Šodien es gribēju ierosināt, sākt slavēt, bet Signe sajūta, ka vajag vēl izteikt. Mums varbūt ir vēl kāds, kas grib izteikt, Un reāli, un es jūtu tādu svaidījumu, kad mēs katrs izteicām šodien, ko vairāk. Tik svarīgi vēl dziļāk ieklausīties, kā gars vēlas darboties mūsu sapulcēs. Un pēc tam mēs slavējām, tagad. Tātad 105. psalms, 15. Es tomēr gribēju izlasīt šo frāzi, šo pantu. Neaizskariet manus svaidītos un nedariet ļaunu maniem praviešiem. Un šis ir svarīgi. Vienalga, neviens nav perfekts un pilnīgs, bet ja cilvēks sludina evaņģēliju, ja kalpotājs sludina Jēzu, ja kalpotājs tiešām cenšas kalpot garā un tiešām neizsaka reāli kādas nebibliskas lietas, mēs nedrīkstam tā aizskart. Šis nav no Dieva. Viņš tur vispār, šis kalpotājs no velna. Mūsdienās mēs redzam, kristieši dalās ar publiskajā telpā, ar konkrētiem tādiem rakstiem. Mēs citreiz sakam posti, ar ko dalās. Tur Facebookā vai citur. Šis kalpotājs, neklausieties viņu. Viņš nav no Dieva un tam līdzīgi. Reāli, būsim uzmanīgi izteikt šādus vārdus pret citiem kalpotājiem. Ja mēs redzam,
ka kalpotājs. Jēzus teica tādus vārdus, ka koku pārbauda pēc tā augļiem. Tik vienkārši. Ja koks, viņš varbūt jebkāda izskata tas nozīmē. Varbūt lapiņas mazas. Varbūt viņš tāds interesants kociņš kaut kāds, nezinu, vai viņš var nes kādus augļus. Bet, ja viņš reāli nes labus, veselīgus augļus, viņš ir labs koks. Un mums, būsim tādi cieņas pilni pret citiem, lai tā neizskartu, lai neņemtu to akmeni rokās, tā tikai, lai mestu kādam kalpotājam, jo, zina, tas ir bīstami. Daudzi piemēri Bībelē. Dāvids bija reāli tik cieņas pilns pret toreiz, tātad Sauls bija šis ķēniņš, pirmais ķēniņš Izrēlā, un viņš varēja nogalināt Saulu. Bet mēs zinām, varbūt šīs te rakstu vietas, es gribu vienkārši pieminēt, no kontekstā kaut vai. Dāvids reāli teica, ka nē, es neaizskaršu Dieva svaidīto, vai varam iztēloties. Es neaizskaršu Dieva svaidīto. Kaut Sauls, viņš bija metis ar šķēpu Dāvidam vairākas reizes. Viņš vienkārši bija izvairījies un viņš netika nodurts. Sauls reālās, naidīgās dusmās gribēja Dāvidu nogalināt, vai varam iztēloties? Un nē, Dāvids izvēlējās nē. Tad, kad Sauls bija aizmidzis kaut kur starp kādiem kara notikumiem, Dāvids teica nē, es nenogalināšu Saulu, kurš reāli bija tik naidīgs uz Dāvidu. Šie varenie, pacietības pilnie, ilgcietības pilnie piemēri, ko mēs redzam Bībelē, tas ir tik vareni. Būsim cieņas pilni pret citiem kalpotājiem. Vēstule romiešiem. Es no rīta pamodos, un man prātā bija šīs raksturvietas. Daļai tāda kā mācība par šo tēmu, bet es gribu minēt vēstuli romiešiem 12:10. 12. nodaļa 10. pants. Mēs pat pilnīgi diskutējām nelielajā tādā mūsu draugu grupiņā, un mēs tika minēta šī raksturvieta. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā. Šeit pat nevajag meklēt dažādus citus tulkojumus. Tātad mūsu mīlestība, mūsu visu starpā, brāļu, māsu, un mēs to arī tā varam saprast. Pilnīgi noteikti, lai ir sirsnīga. Centieties vēl piedevām citu pārspēt savstarpējā cieņā. Es domāju, ko vairāk mums vajag, lai mēs redzētu to, ko Pāvils ir centies pateikt. Šis ir kaut kas prātam pāri saprāta robežām. Diemžēl redzot to, kas reizēm notiek kristietībā. Nē, būsim cieņas pilni. Mēs nedrīkstam tā teikt. Mums nav vajadzīgi melnādainie. Būsim saprātīgi. Ja cilvēki ir svaidīti Dieva kalpotāji, mēs nevaram tā teikt. Vienalga, kāda viņiem ir ādas krāsa. Vienalga, vai viņi ir no Ķīnas, vai viņi ir no Indijas, vai viņi ir no Amerikas. Baltādainie, lai brauc, viss kārtībā. Tā nevar teikt. Es dzirdēju nesen kādu svētrunu, ļoti senu svētrunu, evaņģēlists Billijs Grehems sludināja. Un viņš teica, ka Jēzus pieder visām nācijām. Man šie vārdi tā pieskārās. Jēzus pieder visām nācijām, tāpēc, ka Jēzus pats tajā laikā, viņš piedzima un viņš bija tajā vidē, kur šie cilvēki arī ir ar samērā tumšu ādas krāsu. Tā ka viņš nebija baltādainais. Tad kā mēs varam teikt par svaidītu kalpotāju? Nē, viņš lai nebrauc šeit. Mums nevajag, man paši sarīkosim atmodu. Tā nevar teikt. Ko mēs domājam, kas mēs tādi esam? Mēs nedrīkstam tā runāt. Mums ir jābūt ar cieņu no savas sirds pret svaidītiem Dieva kalpotājiem. Tad būsim modri, jo šādi runājot, mēs varbūt nepieņemot kādu kalpotāju, mēs nepieņemam arī Jēzu varbūt. To, ko viņš vēlētos runāt uz mūsu nāciju. Mums jābūt pat reāli tik uzmanīgiem,
lai mēs pieņemam un izrādam mīlestību vismazākajiem cilvēkiem. Vismazākie cilvēki, kas viņi ir? Varbūt cilvēki ar kādām īpašām vajadzībām. Cilvēki, kuri varbūt nesaprot to, ko saprotam mēs. Mums jābūt ar mīlestību un cieņu pret visiem cilvēkiem, pat pret tiem vismazākajiem. Šķietami pret tiem kalpotājiem, kas šķietami varbūt vismazākie, ja tā vispār var teikt. Jā. Pāvils par sevi bija teicis, ka es esmu vismazākais visam citu starpā. Un būsim ar cieņu, jo mēs nevaram pateikt tik ļoti tā, kad Svētais Gars izliesies vēl vairāk, jā? Saprotat? Kāds kalpotājs atnāk uz Latviju, viņš reāli, viņš maksā. Varbūt viņš ir samaksājis lielu cenu, lai atbrauktu uz šo nāciju. Varbūt viņš nav bagāts. Varbūt viņš tur, Āfrikā vietām, nav tāda tik ļoti, šī te materiālā nodrošinātība. Mēs reāli nezinām, ko kalpotājs ir piedzīvojis, lai atnāktu pie mums un kalpotu. Jā, un tas ir, šis ir būtiski. Būsim ar cieņu. Un arī, es gribēju minēt, es šo raksturvietu meklēju un šorīt atradu. Mateja evaņģēlijā, šie ir Jēzus vārdi. Mēs dzirdējām Pāvila vārdus, labi. Pāvils arī bija tikai kalpotājs. Ja nepatīk Pāvila vārdi kādam, tad es to saku vispārīgi, jo kaut reizi mūžēs esmu dzirdējis arī ko tādu, bet tad varam paskatīties, ko saka Jēzus. Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā, 21. 22. pants. Jēzus šeit saka, šis ir daļa no kalna svētrunas. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauja, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Kas uz savu brāli ir dusmīgs, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tu muļķis, ģeķis tu, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Ja es saku par to kalpotāju, viņš nav no Dieva. Es reāli saku, ka viņš ir bezdievis. Viņš nesludina īstu evaņģēliju. Tāpēc arī šīs raksturvietas ir nozīmīgas, ko apskatījām iepriekš. Viņš ir bezdievis. Tas nav evaņģēlijs, ko viņš sludina. Viņš ir bezdievis. Ko Jēzus saka? Ir jāuzmanās, jo tad šis cilvēks, kurš tā saka par savu brāli, bezdievis, viņš ir sodāms elles ugunī. Tāpēc arī es tā neatlaidīgi teicu, būsim ar cieņu un ar respektu pret kalpotājiem. Es saprotu, ka mēs gribam piedzīvot Dieva atmodu Latvijā, bet būsim atvērti arī par to, ko no savas sirds kalpotāji grib mums mācīt, jo tā nav sagadīšanās. Kāds tiek atsūtīts uz mūsu nāciju, lai Dievs kaut ko paveiktu. Ja? Tāpēc šīs raksturvietas ir vērā ņemamas. Un 23. pantā arī Jēzus tad māca šos labi zināmos vārdus, tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izliksti pa priekš ar savu brāli, un tad nāc upurē savu dāvanu. Mums varbūt reizēm ir lieli plāni, jau sakalti, saplānoti. Es tagad kalpošu, es tagad Dievam došu varenu slavu un godu, tu atceries, kaut kā bija nesaprašanās ar citu brāli vai māsu. Nē, Tad labāk atstāj to visu, kā mēs lasām,
un izlīdzinies, palūdz piedošanu, lai ir izlīdzināšanās. Mēs redzēsim, kāds reāls miers atnāks. Un tas ir tas, ko Jēzus mums māca, lai mūsu sirdī nav rūgtums arī uz kādu citu, uz citu cilvēku. Šis ir svarīgi, lai nekalpojam, tomēr dziļi saprotot, ka pat negribam runāt par kādu cilvēku. Tāpēc pārbaudīsim savu sirdi. Es saprotu, kā tas ir, ja? Reizēm ir tā, ka cilvēks saka, es tak viņam jau esmu piedevis, jā, viss jau ir. Es tā kā nepieminu viņu, es jau esmu aizmirsis, es jau esmu visu atlaidis, tā kā es vairs neesmu vispār dusmīgs. Un tu vienkārši redzi, cilvēks nav atlaidis kaut ko. Tu vienkārši redzi pēc tā runas veida, ja, un tās attieksmes. Nē, viss ir piedots, atlaists, kur vispār? Es pārbaudu savu sirdi, lai ir tā attieksme. Es gribu būt, ar visiem, mierā. Es negribu turēt kaut ko pret cilvēku, rūgtumu, ka beigās izrādās nepiedošana vispār. Jā, viņš, tā ir, viņš tur man izdarīja kaut ko, un piedosim pat ienaidniekiem, jā, amen, kur nu vēl brāļiem un māsām, jā. Jo Dievs vēlas kaut ko darīt. Es atgriežos pie tēmas. Dievs vēlas kaut ko darīt, un manā sirdī es tagad tā gribu pārslēgties uz to, pieminot to, ka Dievs vēlas darboties mūsu nācijā, redzot tās daudzās pilsētas un vietas, kas pieslēdzas, lai naktī lūgtu par Latviju. Tas ir tik iespaidīgi. Tas aizkustināja manu sirdī. Jā, un redzot, vai piemēram Rēzeknē, par kuru es pirms gadiem, es principā skaitos, ka es tiku glābts Rēzeknes pilsētā. Un Dievs man parādīja pirms daudziem gadiem sapnī, es nezinu, tas bija kā redzējums, man šķiet tas bija sapnis, bet bija ļoti spilgti. Es redzu Rēzeknes pilsētu, un es redzu kādu būtni, kas tā slaidi, kā pantēra ledz no vienas mājas uz otru. Es redzu visas tās ēkas, tādas, kādas viņas tur ir burtiski Rēzeknes pilsētā. Tur ir Zīmuļs un viss tas jauniešu tas centrs, un Rēzeknes, toreiz tā bija Rēzeknes augstskola un tam līdzīgi un tā tālāk. Un šis kaķim vai pantērai līdzīgā būtne ar garu asti leca no vienas mājas uz otru. Tā ļoti līgani un tā, kā viņu daļai, kā uz mēnesi esam redzējuši, kā cilvēki tā pārvietojas, kosmonauti, kā daļai bezsvara stāvoklī. Ja, negribu iegrimt detaļās, ja, bet šī būtne leca, tāda tumši pelēka būtne lec no vienas mājas uz otru. Tas sapnis tik realistisks. Gara aste un galā tāds burtisks āķis. Kā reāli āķis, kas aizāķē, ja? Un es kaut kādā veidā pietuvojos tai būtnei, un viņa paskatās uz mani. Tā seja tik biedējoša, es nevaru izteikt pat kāda, kā daļai kaķis, daļai kaut kas dēmonisks. Un es tā pārbijos sapnī, es reāli pārbijos uz mani, viņš tā paskatījās. Un es sapratu, tas ir kāds teritoriālais dēmons. Vakar es dalījos ar Rahulu ar šo, tieši pirms lūkšanu nakts, un viņš man teica, ka bieži ir tā, ja tu sapnī redzi ko tādu, tad tas nozīmē, ka Dievs vēlas, lai tu lūdz tieši par to vietu. Lūdz, varbūt pat gāvē, tas ir nopietni. Ir svarīgas kopīgas lūkšanas. Svarīgi tā lūgt ar gudrību, jo tie ir tie jau teritoriālie gari, kas ir ļoti spēcīgi, kas ir par konkrētām vietām, pilsētām, ciemiem un tam līdzīgi. Un šajā laikā Dievs manu sirdi ir aizkustinājis ar to. Un es redzu to, ka Dievs vēlas izliet savu garu,
Dievs vēlas sūtīt savu uguni. Pirms kādiem gadiem Toms ar Signi ir liecinājuši par to, ka viņiem bija kāda vasaras nometne, un virs tās nometnes, virs ēkas jumta, mazs zēns redzēja uguni. Viņš skrēja, lai pateiktu to citiem, un kādi izskrēja laukā un skatījās, un it kā uguns nebija, bet viņš reāli redzēja uguni, un viņš teica, ka vajag izsaukt ugunsdzēsējus. Un es šo liecību, man šķiet, es tiešām to dzirdēju vēl esot pirmajā draudzē, ja vēl esot iepriekšējā kalpošanā. Katrā ziņā esmu dzirdējuši šo liecību iepriekš. Un Dieva uguns, tas ir pa īstam, ko Dievs dara. Tāpēc arī šīs liecības tā neizplēna. Tās tā nepazūd kaut kur. Bija, nav vairs, neko. Bet mēs redzam to, ka Dieva dabā nav tā kaut kur nākt un nozust. Dievs ir nemainīgs. Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi tas pats un nemainīgs. Mēs redzam 2. Mūzes grāmatā, kāda ir Dieva daba, ka viņš veda. Dievs veda savu tautu. Dievs veda savus ļaudis uz priekšu. Šis ir tā būtisks moments. 2. Mūzes grāmata, tāds ātri viens piemērs, 13. nodaļa, piemēram, 21. pantā mēs skaidri redzam, Izraēla tauta tiek izvesta laukā no Ēģiptes, vēl viņiem priekšā ir iziešana cauri šai Niedru jūrai, bet ir rakstīts, un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti, un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā. Dievs gāja pa priekšu Izraēla tautai naktī, lai viņi redz ceļu uguns stabā. Un dienā bija mākoņu stabs, lai tikai viņa ļaudis varētu iet uz priekšu un iemantot apsolīto zemi. Un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā. Tātad Dieva vadība jau tā nepazūd. Viņš tā nerunā, kaut ko neapsola un nebūs tomēr tas apsolījums. Dievs nav cilvēks. Ir rakstīts, es diemžēl tagad uzreiz nevaru pateikt raksturvietu, ka Dievs nav cilvēks, ka viņam būtu kaut kas jāapsola un ka viņš to neizpildītu. Dievs nav cilvēks, ka viņš runātu un nedarītu un nespētu to izpildīt. Nē. Slava Dievam! Dievs ir Dievs. Un Dieva dabā ir vest uz priekšu. Viņš ar lielu spēku vēlas vest tevi un mani uz priekšu. Viņš ved uz priekšu mūs. Halleluja! Un mēs redzam to, ka Svētais Gars nonāca arī. Mēs labi zināmais notikums. Vasaras svētku diena, Apostoļu darbi 2. nodaļa. Šis labi zināmais zīmīgais notikums, ka Svētais Gars sadalījās un nāca mēļu izskatā par katru no mācekļiem. Nāca pār viņiem. Spēks nāca pār vai uz mācekļiem. Jau priekš kalpošanas. Es vakar tā runāju, es tā nedaudz jautāju tomēr ar Signi, un mēs tā nedaudz diskutējam par Dieva uguni. Pēdējā laikā šis tā bija pieskāries manai sirdī, un es tā domāju, šis te parādības, uguns stabs naktī, ko tikko apskatījām, piemēram, uguns, ko Elija lūdza
lai uz altāra nāk uguns. Es vienkārši minēšu šo labi zināmo notikumu. Pravietis Elija lūdza par uguni no 1. ķēniņa grāmatas 18. nodaļas. Viņš sauca uz Dievu un nonāca reāla uguns. Un mēs saprotam to, ka Dievs nometa no debesīm burtisku uguni, kas sadedzināja visu altāri, akmeņus, pelnus, ūdeni tur grāvī, ko Elija pats bija izracis. Upura šo vērsi, kas bija kā upuris. To, tātad, protams, šī uguns, aprija. Šī bija burtiska uguns. Reāla, dzīva uguns, kas sadedzina. Bet Apostuļu darbu 2. nodaļā man bija interesanti pārdomāt savā sirdī, ka šis jau bija svētais gars, kā ugunīgu mēļu izsakatā. Tas nebija jau burtiska uguns, nākot un sadedzinot koku, akmeņus, upuri, materiālas lietas, bet svētais gars. Un Dievs joprojām vēlas šo uguni nest un dāvāt mums. Es minēju tās lietas par to cieņu pret citiem, cieņu pret citiem kalpotājiem. Tāpēc, lai mūsu zeme patiešām piedzīvotu šo izliešanos un uguni, lai reāli atkal virs svaidītu sapulču vietām cilvēki ieraudzītu uguni. Esmu dzirdējis par Azusa ielas atmodu Amerikā 900. gadu sākumā pašā, kad cilvēki redzēja uguns stabu tur, kur bija šī sapulču vieta, un viņi redzēja, ka uz turieni jādodas. Kādi devās, manuprāt, apzināti, kādi devās, redzēja uguns stabu neapzināti un devās, un piedzīvoja Dieva pieskārienu. Ir tik vareni, ka mēs ļaujam Dievam darboties. Tas pārsniedz mūsu saprāta robežas. Ka reāla uguns, ko var redzēt ar acīm, pat negarīga izpausme, ne ar gara acīm vairs jāredz, bet ar fiziskām acīm Dieva uguns. Tā ir realitāte, šīs ir īstas liecības. Tāpēc neliksim šķēršļus Dieva darbam Latvijā. Šis ir tas brīdinošais vārds, ko es dalos, lai esam ar cieņu un respektu pret svaidītiem kalpotājiem, lai neesam negatīvi, lai nav tās tieksmes ņemt to akmeni. Mūsu miesai ļoti patīk ņemt tos akmeņus. Tā roka jau pati sniedzas pēc tā akmens. Šis bezdievis, šis nav no Dieva. Tas kalpotājs, viņš neklausies viņu, viņš nav no Dieva, lai viņš beidz sludināt. Kā mēs varam zināt, vai tas tā ir? Vai mēs esam runājuši ar to kalpotāju personīgi? Kā mēs varam zināt apstākļus? Viņš sagrēkoja. Tas kalpotājs neklausies viņu, viņš ir sagrēkojas, viņš grēkā dzīvo. Vai tu esi ar viņu parunājis personīgi? Kas tie par apstākļiem, kas tas ir, kam viņš iet cauri? Ja nē, es iesaku būt uzmanīgiem. Es šo runāju pats uz sevi, tāpēc, ka es zinu, cik viegli ir noslāpēt svētā gara darbību, cik ļoti viegli ir nogalināt svētā gara atmodu un atmodas gaisotni. Mēs tagad darīsim tā. Nē, mums tagad būs programmiņa. Tā programmiņa var nonāvēt gara darbību. Tāpēc ir labi klausīties, ko gars saka, ko gars runā, ko gars saka draudzei, ko gars parāda draudzei. Šis ir tik ļoti būtiski. Halleluja. Svētais gars, paldies, ka tu man palīdzi noslēgt šo vārdu. Paldies tev, lai tava uguns arī ir par šo namu šeit Pļaviņās, par Valtera Ināras namu, lai uguns ir redzama arī par šo vietu un par visu Pļaviņu pilsētu, lai svētais gars nolaižas
lai uguns ir redzama, lai cilvēki redz to, ka ir kaut kas par šo pilsētu, lai nāk, lai apciemo, dodas arī uz šo vietu, lai atrotu šo namu. Vai zinat? Es atkal minēšu piemēru par Azus ielas atmodu. Viens piemērs. Bija tas kalpotājs Viljams Seimūrs. Un viņš lūdza, lai, principā, lai nāk Dieva darbība, lai kaut kas notiek nācijā, lai nāk atmoda. Un viņš lūdza ļoti daudz. Manuprāt, viņi sapulcējās un lūdza dienām un naktīm. Un kas notika? Svētais gars, Dievs pateica burtiski Viljamam Seimūram, tagad dodies uz to un to adresi, tur būs cilvēki, kas lūdz. Viņš saņēma šo adresi un Viljams Seimūrs devās uz šo adresi, jā, tur ir māja, es nezinu, jā, māja, katrā ziņā tur ir dzīves vieta, pieklauvē pie durvīm, vai varam iztēloties, un tur atver durvis, un tur vairākas sievietes, viņas lūdza Dievu, un viņas saka, mēs lūdzām, lai Dievs. Viņas arī bija lūgušas par Dieva atmodu katrā ziņā, un lai Dievs atsūta kādu. Un šis cilvēks bija sadzirdējis no Dieva. Tāpēc kāda mums ir tiesa teikt, man nevajag lūgt naktī. Pusnakts lūgšanas nav no Dieva. Jēzus visu ir izdarījis. Ja mēs pat nevaram saņemt, mēs nedrīkstam pazaudēt to, kas bija pirmajai draudzei, ka mēs redzam eņģeļus, mēs saņemam atklāsmes, saņemam vārdu, redzam vīzijas, pravietiski vārdi nāk, reālas atklāsmes, kāds pēkšņi var pieklauvēt pie Valtera un Ināras dzīvokļa durvīm. Dievs runāja uz mums, vai jūs esat kristieši? Jā, mēs esam. Tas piemērs, ja? Piemēram, tāds konkrēts piemērs ir. Dievs tā var darboties, ja? Pateikt kādam, es redzēju uguni, es redzēju gaismu jūsu logā. Kas tas ir? Svētais gars, tā var darboties. Vai balts balodes, piemēram, apsēžas un, piemēram, es esmu dzirdējis līdzīgas liecības. Par balodi, baltā krāsā, piemēram, un Dievs darbojas tā, kā viņš to vēlas, tāpēc būsim modri, būsim ar cieņu, lai nenoslāpētu Dieva darbu šeit mūsu zemē, jo kaut kas Dievam ir padomā, Dievam kaut kas ir ieplānos par mūsu zemi, priekš Latvijas, priekš katra no mums, priekš katras draudzes, priekš katra kalpotāja. Tāpēc notversim to Dieva ugunē, satversim to, ko Dievs no debesīm vēlas mums dāvāt. Dieva spēks joprojām var izpausties kā no debesīm krītošs spēks. No debesīm krītošā, nākošā uguns joprojām ir reāla. Cilvēki joprojām var ieraudzīt reālu zīmi. Zīme Dieva darbam. Zīme tam, ka Dievs joprojām darbojas šajā nācijā. Ir ļoti svarīgi, es minēšu šķiet vienu no pēdējiem punktiem un noslēgšu šo svētrunu, ka vienalga, cik liela tumsa ir, bet nepadosimies, jo mēs esam Dieva karavīri. Nepadosimies, jo Dievam kaut kas ir ieplānos. Ir lietas, ko mēs vēl neredzam dabīgajā sfērā. Mēs redzam okultās lietas, mēs redzam to nacionalistisko gāru mūsu nācijā. Mēs redzam to, ka šādi vai tādi kalpotāji Latvijā netiek pieņemti. Viņi lai nebrauc. Nē, paldies. Mums pašiem būs atmoda. Šis nav labi. Mēs redzam vēl kādas attieksmes. Varbūt redzam vienotības trūkumu pagaidām, ja? Kristiešu starpā. Redzam dažādas lietas. Un tomēr Dievam ir plāni. Es savā sirdī ticu, ka Dievs ir atzīmējis Latviju priekš sava darba.
Es ticu, ka Latvija ir atzīmēta nevis priekš kara, nevis priekš nemieriem, nevis priekš kaut kā ļauniem plāniem, nemiera plāniem, bet priekš Dieva labajām domām, priekš Dieva labajiem plāniem, miera un izdošanās domām un plāniem šeit Latvijā. Es patiešām tam savā sirdī ticu, bet ir labi, un es mudinu būt lūgšanās, ja? Es esmu piedzīvojis nesot upuri, arī daļēji pievienojoties pusnakts lūgšanām, un tas nav tā, ka es izceļu vienu konkrētu kalpošanu tagad, bet es dalos ar tām atziņām, kas man ir kā reālas pērles, par kurām manas gara acis iepriekš nebija atvērtas. Manas gara acis nebija atvērtas par tām raksturvietām, ja? Lasīju nezinu, cik reizes Pāvils un Sīla lūdza pusnaktī. Kad viņi lūdza? Pusnaktī. Viņi pienesa upuri, pat ja gribējās gulēt. Viņi bija ieslodzījumā. Viņi bija reāli saķēdēti. Nebija viegli dziedāt, nebija viegli palūgt, bet viņi lūdza. Viņi slavēja Dievu, un notika zemestrīce no Dieva spēka. Dieva spēkā joprojām zeme drēba. Mēs to redzam citu vietu apustuļu darbos, un viņi lūdza, un tā vieta, kur viņi bija sapulcējušies, nodrebēja, un viņi runāja Dieva vārdu ar lielu drosmi. Ja, un tā ir realitāte joprojām arī tagad. Tāpēc, pat ja šis sastāvēja arī no tāda brīdinoša vārda, ar kuru es dalījos no savas sirds, ko es runāju pats uz sevi, bet tomēr es to balstīju uz Dieva vārdu, un turpināsim meklēt Dieva Tēva vaigu, jo viņam ir plāni uz mūsu nācijām. Tāpēc svētības vislielākās ikvienam katram Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen.